Pirmā biznesa radio intervija. Sveicināti Pirmā biznesa radio klausītāji. Pirms neilga laika Rīgā tika veikts veiksmīgs Gineses pasaules rekorda labošanas mēģinājums disciplīnā 5 km skrējiens basām kājām pa sniegu vai ledu. Latvijas skrējējs Edgars Rencis tiesnešu un liecinieku klātbūtnē Daugavas stadionā mēroja 5 km distanci, iepriekšējo rekordu uzlabojot vairāk kā par 2 minūtēm, informē Latvijas baskāju skriešanas biedrība. Pirmais biznesa radio uzaicināja uz interviju rudīto baso kāju skrējēju Edgaru Renci. Labdien! Sveiki! Kas jūs pamudināja sākt nodarboties ar sportu bez apaviem? Tā taču ir daudz grūtāk. Jā, varbūt tas ir grūtāk, bet tas ir arī veselīgāk un mazāk traumatiski. Un tieši traumas bija tā, kas man pamudināja atteikties no apaviem, jo pirms tam es skrēju un kaut kādas šādas traumiņas bija, tad es izpētīju, ka ir iespējams skriet bez apaviem un tas ir veselīgāk, tas maina skriešanas biomehāniku, skriešanas tehniku un mazāk traumatisks iznāk tas skriešanas veids. Cik ilgs laiks nepieciešams, lai sagatavotos šādam skrējienam taisn ziemā? Tas atkal atkarīgs no tā, cik skrējējis ilgi, jo basām kājām skrējis vispār iepriekš vasarā, teiksim. Ja vispār nekas nav darīts, tad, protams, tas būs ilgāk, ja kaut kas ir darīts, un tad ziemā var pamazām sākt pāriet uz skriešanu pa sniegu basām kājām. Un, man konkrēti pāris gadi varbūt pagāja, pāris ziemas, var teikt, 2-3 ziemas, kamēr es tā lēnām sāku pie tā pieradināt pēdas, un, pavasaru atkal kaut kas atradinās atpakaļ, un tad atkal pa ziemu gan jāsāk no nulles. Kāds ir jūsu nākamais sasniegums vai apņemšanās mērķis, ja tāds ir, protams? Tā konkrēti nav neviens mērķis šobrīd izvirzīts tieši skriešanai basām kājām, varbūt domāju, ka dzīve rādīs un varbūt kaut kas atkal jauns parādīsies, ko gribēsies izmēģināt. Ir šādi tādi mērķi vispār skriešanai šīm gadam, bet varbūt tas vairs nav tik ļoti būtiski. Maratonu skriet vai garākas distances un tam līdzīgi. Ko? Novēlu jums veiksmīgi turpināt jau veiksmīgi iesākto, skriet basām kājām, izturību. Paldies, saku Latvijas skrējējam Ginesa rekordistam Edgaram Rencim. Interviju vadīja Jolanda Daņķa, Pirmais biznesa radio.